Es esmu Laura no uzņēmēja Miera, un mūsu fonds sadarbībā ar ārlietu ministriju, ar mūsu partneriem Latvijas vēstniecību Kijevā. Mēs esam viens no partneriem Ukrainas rekonstrukcijas īstenošanā no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Mēs esam iesaistījušies šajās rekonstrukcijas projektos jau no 2022. gada beigām. Un tas bija tāds pavisam pirmais ātrais projekts, kur mēs iegādājāmies būvmateriālus tiem cilvēkiem Jahidnas ciematā, kuri gandrīz mēnesi tika mocīti un turēti skolas pagrabā no okupantu puses. Un tas bija tāds pirmais projekts, kur mēs sapratām, cik ātri un cik reāli mēs varam sniegt palīdzību tiem cilvēkiem, kuriem šobrīd Eiropas mērogā iet visskarbāk. Un šobrīd jāsaka, ka šobrīd jau tie rekonstrukcijas projekti ir uzņēmuši apmērus, un šogad tuvojamies tam, ka tiks īstenot 3 citi lieli rekonstrukcijas projekti, gan bērnu slimnīcā, gan universitātē. Un katru reizi satiekoties ar partneriem Čerņihivas pilsētā, apgabalā, mēs pārliecinamies, cik šī palīdzība un šie projekti ir svarīgi. Tie palīdz turpināt dzīvi tautai, kurā joprojām ir nepārtraukti uzbrukumi. Vēl šorīt tikko lasīju par kārtējo uzbrukumu Čerņihivas apgabalā vienā no vietējās administrācijas ēkām. Tā kā katra lieta, ar kuru mēs varam palīdzēt stiprināt Ukrainas tautu, šobrīd ir ārkārtīgi svarīga. Un es iedrošinu ikvienu, kurš apsver kādu iespēju, kādu projektu vai meklē partneris Ukrainā. Es iedrošinu jūs, jo tā ir lieliska tauta, kur gan jūs varēsiet pamācīt viņiem un sniegt savu zināšanas un pieredzi, gan tieši tāpat viņi arī varēs pamācīt jūs. Kopā uzvarēsim! Latvijas platforma attīstības sadarbībai, jeb LAPAS, apvieno 44 biedrības un nodibinājumus. Jau 20 gadus mēs kopā radām drošāku un ilgtspējīgāku pasauli, sadarbojoties lokālā, nacionālā un globālā līmenī. Viens no LAPAS darbības virzieniem ir attīstības sadarbība, jeb globālās partnerības. Latvijas prioritāte ir Ukraina, Gruzija un Moldova, kā arī Centrālāzija un mazāk attīstītās valstis Āfrikas reģionā. Šī sadarbība balstās uz ilgtspējīgas attīstības mērķiem, veidojot taisnīgāku un iekļaujošāku kopīgo nākotni.